Augsti godājamais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājamie deputāti, ekscelences, dāmas, klātesošie, vēstnieki. Paldies ārlietu ministrei par visaptverošu ziņojumu par mūsu ārpolitiku un darbu mūsu valsts interešu pārstāvībā. Paldies mūsu vēstniekiem, diplomātiem un visam ārlietu dienesta darbiniekiem un jūsu ģimenēm par jūsu ieguldījumu, rūpējoties par Latvijas valsts interesēm pasaulē. Jūs darbojaties visaugstākajā līmenī. Es domāju, katrs deputāts to var apliecināt. Šī ir laba tradīcija Saeimā izvērtēt Latvijas ārpolitikā paveikto un iezīmēt arī nākamajā gadā plānoto. Aizvadītajā gadā apritēja 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Paldies tiem drosmīgajiem un tālredzīgajiem lēmumu pieņēmējiem, kas padarīja Latviju drošāku un labklājīgāku. Arī šogad starptautiskā vide būs izaicinājumiem bagāta. Latvija turpinās īstenot aktīvu, drosmīgu un tālredzīgu ārpolitiku. Tām noteikti vajadzēs neatlaidību, lielāku gatavību un noturību arī mūsu pašu mājās. Latvijas ārpolitikas mērķis paliek nemainīgs – drošāka un pārtikušāka Latvija, rūpēties par Latvijas valstspiederīgajiem arī ārvalstīs. Tātad prioritātes ir skaidrs – drošība, ekonomika un mūsu valstspiederīgie. Stipra transatlantiskā saite, vienota un konkurētspējīga Eiropas Savienība, kā arī ciešāka reģionālā sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstīm ir nozīmīgākie ārpolitikas uzdevumi, kas veicina Latvijas drošību un arī labklājību. Turpinot ciešu transatlantisko sadarbību, atbalstīsim stipru ASV līderību arī pasaulē. ASV paliek mūsu strateģiskais partners un sabiedrotais. Svarīgi panākt arī lielāku ekonomisko sadarbību ar ASV, piesaistot investīcijas un atbalstot Latvijas eksportētājus. Drīz būs pagājuši 3 gadi kopš Krievijas agresijas Ukrainā sākuma. Latvija turpina dažādos veidos atbalstīt Ukrainu. Latvijas militārais atbalsts, kā mēs visi zinām, ir 0,25% no mūsu iekšzemes koprodukta. Šogad mēs apgādāsim Ukrainu ar Latvijā ražotām patrijām, ar mūsu pašu šeit uz Latvijas ražotām bruņumašīnām. Patrija rūpnīcu Valmierā pagājušā gadā atklāja kopā ar Somijas premjeru, un tas, protams, ir arī būtisks ieguldījums ne tikai Ukrainas, bet arī Latvijas militārās industrijas attīstībā un mūsu starptautiskajā konkurētspējā. Nemieris turpinās ne arī tikai Ukrainā, bet, diemžēl, arī tuvajos austrumos. Labi, ka Izraels un teroristiskās organizācijas Hamas starpā ir sācies pamiers. Svarīgi to ir īstenot. Man ir īpaši prieks par atbrīvotiem Izraels ķīlniekiem. Vienlaikus svarīgi, lai palestīniešu civiliedzīvotāji saņem vairāk humāno palīdzību. Godātie deputāti, dāmas un kungi, Krievija turpina radīt galveno un ilgtermiņa apdraudējumu Baltijas jūras reģionā, Eiropā un arī, diemžēl, pasaulē. Ir izveidojies jauns dzelzs priekškars ar Krieviju un Baltkrieviju, kurās valda autoritāri un represīvi režīmi. Mēs turpinām stingru sankciju politiku un arī tarifu palielināšanu. Atbalstām Krievijas iesaldēto līdzekļu izmantošanu Ukrainas vajadzībām. Turpinām darbu pie Krievijas saukšanas pie atbildības par Ukrainā izdarītajiem noziegumiem. Turpinām stiprināt Latvijas iekšējo un arī ārējo drošību. Turpināsim īstenot efektīvu atturēšanas politiku. Latvijas ieguldījums aizsardzībā šogad ir 3,45% no iekšzemes koprodukta. Spriediet paši, vai tas ir daudz, vai tas ir pietiekoši. Manuprāt, mēs savādāk nevaram. Mēs nevaram neieguldīt mūsu drošībā, atrodoties blakus Krievijai un Baltkrievijai. Vai tas ir viegli? Es domāju, nē, tie ir ļoti sarežģīti lēmumi. Bet mēs to esam spējuši kopīgi pieņemt. Ar Latvijas atbalstu arī Zviedrija kļuva par NATO dalību valsti. Nostiprinās sabiedroto militārā klātbūtne Latvijā. 2024. gadā Kanādas vadībā Latvijā sāka darboties 3500 karavīru liela
un kaujas spējīga NATO brigāde. Aptuveni 500 Zviedrijas karavīri sākuši patstāvīgi uzturēties Latvijā, pievienojoties Spānijai, Itālijai un citām NATO dalībvalstīm. Vēlos atgādināt, ka šie Zviedrijas atsūtītie karavīri uz Latviju ir pirmie, ko Zviedrija kā NATO dalībvalsts jebkur nosūta. Latvija turpina būt aktīva NATO ietvaros. Latvijā viesojās gan bijušais, gan jaunais NATO ģenerālsekretārs. Ar Marku Ruti tikos arī Briselē dažas dienas pirms viņa apstiprināšanas amatā, uzaicināja viņu uz Latviju, un viņš ieradās uz Ādažu bāzi. Lai kā klātienē pārliecinātos par sabiedroto spēku, brigādes līmeņa gatavību stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Jo mūsu Ādažu bāzē patiešām ir spēcīgs NATO klātbūtnes personāls. Un Latvijas armija ir paveikusi ļoti daudz. Tas tiešām ir labs piemērs, ko arī NATO ģenerālsekretāra līmenī jebkurš vēlas redzēt un piedzīvot ar savām acīm. Mūsu vēstījums agresoram ir skaidrs, nemaz nenāc, jo kopā ar saviem NATO sabiedrotajiem aizstāvēsim savu zemi no pirmā tās centimetra. Sabiedrotie var paļauties uz Latviju, un Latvija var paļauties uz sabiedrotajiem. Kā teica kanclers Šolts manā vizītes laikā Vācijā pagājušā gada martā, Vācija aizstāvēs Latviju tā, it kā būtu tā Vācijas teritorija. Mēs neesam vieni, un tie ir spēcīgi paziņojumi, un tie nav tukši vārdi. Ja šogad kļūsim par ievēlēto ANO drošības padomes dalību valsti, tad ko gan tas dos? Labāk uzliksim Latvijas pasaules kartes, ne tikai ņemsim, bet arī dosim un panāksim, ka ar Latviju vēl vairāk rēķinās. Ja būsim ANO drošības padomē, Latvijai būs plašākas iespējas aktīvi cīnīties par taisnīgu un ilgspējīgu mieru Ukrainā. Neaizsargātākās sabiedrības grupas kā bērni un sievietes cieš no kara šausmām īpaši. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs nodrošinām bērnu un sieviešu aizsardzību. Par to ar asinām acīs es pārliecinājos Ukrainā, klātbūtnē, dzirdot šo sieviešu stāstus, tiekoties ar šīm ukraiņu sievietēm. Un jāatzīst, ka arī ļoti sarežģīta situācija ir daudzreiz citur pasaulē, jo uzstājoties ANO sieviešu tiesību konferencē Ņujorkā, daudz prasīja, kā mēs esam panākuši to, ko mēs esam izdarījuši Latvijā attiecībā par aizstāvību pret sievietēm un bērniem. Jo daudz, kur mēs pasaulē esam liels standarts un etalons, salīdzinot to, kāda dzīve ir tur sievietēm un bērniem. Cienījamie klātsošie, par vienu no šīs valdības prioritātēm esam izvirzījuši birokrātijas mazināšanu. Par to minēja arī Mieriņas kundze un ārlietu ministre. Un nereti kā birokrātijas savots vai vaininieks tiek piesaukta Brisele, Eiropas Savienība. Kādreiz tā notiek, vai ne? Un mēs jāatcerās, mēs esam Eiropa. Un mēs visi, valdības pārstāvji, saimnes deputāti, mūsu Eiropas parlamenta deputāti, nevalstiskās organizācijas uzņēmēji veidojam un ietekmējam Eiropas politiku. Tāpēc mums jābūt vēl izlēmīgākiem un pašiem vairāk ir jāspēj izdarīt. Rīkosimies, nevis gaidīsim un skatīsimies uz citiem un turpināsim mazināt birokrātiju visos līmeņos un arī formātos. Es iesaku arī visiem cieši sadarboties ar Latvijas komisāru Valdi Dombrovski. Viņa lielā pieredze Eiropā tiek novērtēta uzticot atbildību par ekonomikas un produktivitātes veicināšanu, kā arī birokrātijas mazināšanu un politiku vienkāršošanu kā tādu. Dalība Eiropas Savienībā mums sniedz lielas iespējas, un mēs tās arī aktīvi izmantojam. Aizvadītajā gadā vairākos Latvijas projektos esam piesaistījuši būtisku Eiropas Savienības finansējumu arī militārās industrijas attīstībai Latvijā. Tāpat esam saņēmuši finansējumu ārējās robežas infrastruktūras stiprināšanai. Šajā gadā uzstāsim, lai Eiropas Savienības ieguldījumiem aizsardzības un drošības jomā būtu vēl lielāka finansējuma daļa. Par to mēs noteikti jau runājam Eiropas padomēs kopā ar pārējiem ministriem, prezidentiem un turpināsim to arī darīt. Mums noteikti ir jāstrādā kopā ar Eiropu, lai mēs mazinātu mūsu spēju vajadzības iztrūkumus. Eiropas fonda īpatsvars Latvijas iekšzemes koproduktā pagājušajā gadā bija 5,3%, jeb 2,1 miljārdi eiro.
Un šogad ir plānoti vēsturiski lielākie Eiropas Savienības finansējumi - 6,5% no mūsu iekšzemes koprodukta, jeb 2,7 miljārdi eiro. Un tas ir mūsu pienākums, atbildība un arī milzu iespēja pašiem sekmēt Latvijas ekonomikas attīstību, jaunu industriju uzplaukumu un stiprināt kopumā mūsu noturību. Šī gada otrajā pusē Eiropas komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu daudzgadu budžetam. Darbs pie mūsu interešu lobēšanas šajā daudzgadu budžetā jau ir uzsākts. Mēs esam definējuši Latvijai prioritāros virzienus šajā nākamajā daudzgadu budžetā. Un tā ir kohēzijas politika, kas ietver atbalstu lauksaimniekiem, lauksaimnieku politika tātad tur būs, investīcijas drošībā, aizsardzībā un finansējums Rail Baltica projektam. Cieši koordinējamies jau ar reģionu partneriem, jo tikai tā mēs zinām, ka varam panākt labu rezultātu. Jaunais Eiropas komisijas sastāvs ir tikko uzsācis darbu, un mēs aicināsim piedāvāt ambiciozus risinājumus arī migrācijas radītās spiediena mazināšanai, konkurētspējas veicināšanai un kapitāla tirgus attīstībai. Man ir gandarījums, ka tagad ir Polijas prezidentūra uzsākusi Eiropas Savienības darbu padomē, un es atbalstu Polijas izvirzītās prioritātes, arī nesen sarunājoties ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku mūsu telefonu sarunā. Jo mēs sagaidām, ka Polijas prezidentūras laikā būs straujāka virzība attiecībā uz sankcijām pret Krieviju un Eiropas Savienības paplašināšanos. Nemainīga prioritāte paliek Krievijas kara mašīnas iegrožošana, un to mēs varam panākt ar papildus sankcijām, tarifiem pret Krievijas un Baltkrievijas produktiem. Tādējādi arī aizstāvot, protams, mūsu pašu ražotāju intereses. Aizvadītā gadā Latvija panāca pilnīgu mangāna rūdas eksporta un tranzīta aizliegumu uz Krieviju. Debates bija plašas, bet mēs to izdarījām. Un bija svarīgi, ka mēs to izdarām Eiropas līmenī. Ir sankcionēta ēnu flotes kuģi un aizliegts pārkraut Krievijas sašķidrināto gāzi. Ir ierobežots Krievijas un Baltkrievijas graudu imports. Pie sasniegtā neapstāsimies. Turpināsim atbalstīt Ukrainas un Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs arī nevaram ļaut daudzām valstīm palikt tās saucamajā uzgaidāmajā zonā, jo mēs nevaram atļauties pelēkās zonas Eiropā. Tas noteikti nav mūsu, kā Latvijas un Eiropas interesēs, tas drīzāk būtu Krievijas interesēs. Mūsu interesēs ir miers, drošība un konkurētspējīga Eiropa. Dāmas un kungi, kā jūs pamanījāt, pagājušā nedēļas nogalē mums patiešām ir cieša sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem Baltijas reģionā. Mēs esam stiprinājuši mūsu reģionu konkurētspēju un noturību. Mums ir bijusi koordinēta, izlēmīga un ātra reakcija uz dažāda veida hibrīdajiem apdraudējumiem, vai tie būtu uz zemes vai jūrā. Tam par pamatu ir bijusi nacionāla līmeņa cieša un veiksmīga sadarbība. Turpināsim būt modri, jo Igaunija un Lietuva ir mūsu tuvākie kaimiņi un arī mūsu lielākie draugi. Pērn apritēja 30 gadi kopš Baltijas ministru padomes izveides. Šogad Latvija vada Baltijas valstu sadarbību. Arī jūs kā deputāti sadarbojaties šajā Baltijas asamblējā. Mūsu galvenās prioritātes, protams, Baltijas valstīs ir un būs drošība, bet noteikti arī Rail Baltica pārvaldība un finansējuma piesaiste. Un kopīgā starptautiskā rīcība, tai skaitā, lai Eiropas Savienības finansējuma piesaistē pierobežas iedzīvotājiem, mēs varētu veicināt konkurētspēju un kopēju drošību. Šogad vairāk kārt Latvijā uzņēmuši Igaunijas un Lietuvas premjerus. Cienījamie klātesošie, zinām, ka bez drošības nav ekonomiskās izaugsmes. Latvija ir droša un pievilcīga valsts ārvalstu investīcijām. Kāpēc es to saku? Jo 2024. gadā ārvalstu investīcija apjoms palielinājās par 6%. Salīdzinot ar iepriekšējo 2023. gadu, mēs spējām piesaistīt 655 miljonus eiro papildus. Turklāt ārvalstu investoru interese par Latviju pērn ir dubultojusies, tā nav mazinājusies.
Savās vizītēs ārvalstīs 2024. gadā, un to nebija maz, Vācijā, Francijā, Amerikā, Somijā, Čehijā, valsts varētu saukt daudzus, esmu tikusies ar esošajiem potenciāliem investoriem, aicinot investēt Latvijas lidostā, ostā, enerģētikā, nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, biomedicīnā un militārajā industrijā. Ministru un mūsu LIA uzdevums ir turpināt strādāt kopā kā komandai. Mēs visi piedzīvojam pagājušā gada nogalē izmaiņas mūsu investīciju un attīstības aģentūrā. Mēs visi tās ļoti, ļoti gaidījām. Un tāpēc es arī ticu, ka šīs jaunās izmaiņas patiešām palīdzēs arī mūsu diplomātiem strādāt šajā ekonomikas jomā ārvalstīs. Mēs esam arī izrunājuši ar ārlietu ministru un arī tiekoties ar mūsu diplomātiem ikgadējā ārlietu ministrijas sanāksmē. Es teicu, ka šobrīd papildus visām diplomātijas vizītēm ir jābūt ekonomiskajai komponentei. Jo ir ļoti svarīgi, ka mēs iestājamies par šīm prioritātēm un skatāmies arī uz diplomātiju caur šo investīciju piesaists un eksporta spējas virzīšanas prizmu. Es, protams, īpaši vēlos atzīmēt militārās industrijas attīstības potenciālu un arī vajadzību. Tā kā pieaug arī mūsu aizsardzības budžets, militārās industrijas ieguldījumam tautsēmniecības attīstībā arī ir jāturpinās. Tērējot, mums vienlaikus ir arī jāveicina mūsu pašu militārā industrija, un es arī turpinājumā šajā ceturksnī gaidu gan no aizsardzības ministra, gan no ekonomikas ministra vienot redzējumu par militārās industrijas stratēģijas attīstību. Kopdarbojoties šīm abām nozarēm, es domāju, mēs daudz vairāk varēsim izdarīt, nevis atstājot to tikai aizsardzības ministra pārziņā. Tā būtu jau daudz jaudīgāka ziņa un iespēja arī mūsu cilvēkiem, uzņēmējiem. Cienījamie klātesošie, būsim lepni par savu valsti un aktīvi stiprināsim to. Par mūsu diasporu. Katru reizi, kad es dodos kādā ārvalstu vizītē, es vienmēr lūdzu tikšanos ar mūsu diasporu tur, jo es uzskatu, ka viņi ir fantastiski. Ir tik daudz iedvesmojošu stāstu. Viņi ir patiešām jaudīgi, viņi dod pienesumu arī Latvijas ekonomikai, un viņi ietekmē mūs starptautiski. Tāpēc priecāsimies par katru, kas pārstāv Latviju starptautiski, ne tikai diplomātijā, bet, kā jūs dzirdat, mēs redzam un priecājamies, arī mākslā, sportā un tehnoloģijās mūsēji ir gan stipri un jaudīgi. Latvijas starptautiskie sasniegumi mūs visus iedvesmo. Izcilībai ir sava recepte, un vairākiem latviešiem noteikti tā ir zināma. Pēdējā laikā Latvijas vārds ir izskanējis pozitīvi skaļāk kā līdz šim. Latviešiem nu jau ir savs Stanley kauss, NBA čempiona gradzens, un nu jau arī zelta globus. Līdzīgi kā animācijas filmās Traume, arī ārpolitikā un diplomātijā pat vispatstāvīgākais un neatkarīgākais nevar paļauties tikai uz sevi. Mums ir daudz draugu un daudz sabiedroto. Kopā mēs esam spēks, bet kopā. Mēs kopā veidojam Latviju un kopā aizstāvam Latvijas intereses arī ārvalstīs. Dievs svētī Latviju!